Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Nacionālā aizsardzības akadēmija rīkoja atvērto durvju dienu. Tajā interesanti varēja iegūt informāciju par studiju iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Mēs esam diezgan prasīga augstskola, jo arī profesija, uz kuru mēs jauniešus gatavojam, ir tāda prasīga. Tātad Latvijas armijas virsnieks, kurš ir fiziski vesels, gudrs, lemt spējīgs un cilvēkus vadīt spējīgs, ir tas produkts, ko mēs beigās saražojam. Lai cilvēks šo līmeni sasniegtu, tad viņam ir jāatnāk pie mums ar pietiekami labu veselību. Viņam arī skolā tomēr zināmas lietas līdz noteiktam līmenim ir jāspēj iemācīties. Tās prasības, protams, ir aprakstītas un pieejamas, jo tad tas būtu tas sākuma punkts, no kura mēs sākam un tad veidojam to topošo virsnieku. Pasākumā aktīvi varēja piedalīties visi apmeklētāji. Dalībnieki tika sadalīti komandās un kadetu vadībā komandas devās uz jau iepriekš sagatavotajiem apskates laukumiem, kur varēja iepazīties ar sagatavotiem tehnikas un ekipējuma standiem. Vispirms bija dažādi uzdevumi komandām un noslēgumā bija paraugu demonstrējumi, kurus pasniedza Sauszemes 2. kurs. Un mēs redzējām, kā pretinieka, kā mēs veicām izlūku patruļu, bija kontakts ar pretinieku un tad notika manevrs ātrais uzbrukums. Ļoti svarīgi ir, ka cilvēks ir tendēts uz atraktīvu, intensīvu un interesantu dzīvi. Tad, ja cilvēks ir orientēts uz pārbaudījumiem, viņam gribas sevi pārbaudīt, viņš grib interesantu darbu, tad mēs noteikti esam pareizā vieta, uz kurien viņam nāk. Pēc mūsu novērojumiem visvairāk saprot un principā arī vieglāk iejusties ar jauniešiem, kas ir, piemēram, jau jaunsardzes pamēģinājuši, jo viņš tad ir paostījis kaut ko uz militāro pusi. Tie, kas nāk no skolām bez jaunsardzes, mēs tā kā šī atvērtajā durvju dienā mēģinām radīt kaut kādu priekšstatu, lai cilvēks labāk to varētu saprast. Pirms pašas augstskolas mēs veicam arī karavīru apmācību. Tas ir pamata apmācības kurs, kā jebkuram kareivim, kurš nāk uz bruņotajiem spēkiem. Un arī jaunākā instruktora kurs, tas būtu jaunāka līmeņa vadītāja zināšanas līdz 8 cilvēkiem, ka viņš varētu vadīt. Pirmkārt, tas ir patriotisms. Pēc tam jāmin arī atalgojums, kas ir gan karavīriem, gan arī kadetiem, kur mācās aizsardzības akadēmijā. Un tā ir karavīra alga, un kā mēs zinām, tad kā arī atalgojums sastāv pēc nodokļu nomaksas 770 eiro. Kā arī iekļaujot iekšā zem šī faktora arī sociālās garantijas, kas ir gan karavīriem, gan arī aizsardzības akadēmijas kadetiem. Un viennozīmīgi tās ir izaugsmes iespējas, pēc noteikti nodienēta laika, pat karavīrs var apgūt papildu izglītību un var veidot savu karjeru bruņotajos spēkos vēl kā instruktors. Sāku savas gaitas jau jaunsardzē. Kad jaunsardzē pirmo reizi tā lieta iepatikās, jau bija kāda radinieka, kas bija dienestā, un tāpēc kaut kāds priekšstats un informācija jau bija par to, kā lietas notiek armijā. Pastāvīgi mācīšanās, tu vienmēr esi apritē, regulāri atsvaidzini, papildini savas zināšanas, strādā ar jaunām tehnoloģijām, mūsdienīgām. Es meitenēm iesaku, jo es esmu tikai augusi, es teiktu, garīgi kļuvusi tikai stiprāka. Mamma, es teikšu atklāt, viņa sāk raudāt, bet tas bija aiz prieku, tāpēc, kad es viņai pateicies netiks šeit, šī akadēmijā, es gribēju braukt projām, ārzemēs strādāt. Stājoties Latvijas aizsardzības akadēmijā, notiek medicīniskā pārbaude. Tāpat ir svarīgs arī vidusskolas sekmes. Neviens vērtējums nevar būt zemāks par 4 ballēm. Matemātikā centralizētā eksāmenā jābūt ne mazāk kā 35%, angļu valodā ne mazāk kā 45% un fizikā ne mazāk kā 40%. Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tiek uzņemti arī augstskolu absolventi. Virsnieka karjera pat pa sevi paredz arī nākošos izglītības soļus, jaunus izaicinājumus, papildus izglītības. Tātad tas ir mūža nodarbi. Jo, protams, ir arī materiālais nodrošinājums. Studijas ir bez maksas, ir garantēti tie, kas pabeidz akadēmiju, pilnīgi visiem ir garantēta darba vieta bruņotajos spēkos. Studiju laikā mūsu kadeti saņem karavīra algu, formas, materiālais nodrošinājums, iespējas nodarboties ar sportu, viss tas, kas pieklājās normālajā karavīra dzīvē, tas viss arī ir pavēlts. Katrs interesants tiek gaidīts. Varat iegūt visu nepieciešamo informāciju, zvanot uz ekrānā redzamo tālruņa numuru.